Mums ir jaunumi. Ļoti stilīgi. Mērķi. Labākais, ko mēs varējām dabūt. Jā, tik krūti paskatieties. What? Un šis būs super ekskluzīvi. Tikai mēnesi varēs dabūt mērču šo te. Varbūt kaut kādos īpašos, ja nedos. Bet pa lielam tikai tie, kuri dabūs, tiem arī būs, un visi vairāk nevienam citam nebūs. Protams, būs diezgan dārgi, tāpēc, ka mēs prasījām vislabākos apģērba gabalus, ko partneri no Printu varēja piedāvāt. Man liekas, ļoti stilīgi. Ķeriet, kamēr var, jo mēs aizlieksim vēlāk. Jā, pēc tam nebūs vairāk. Pusfināls tagad, un tad vēl fināls palika. Bet tā jaunā sērija, 11. kas no 12, mēs tuvojamies beigām. Jūs jau beigas gan jau redzēsiet šodien vai rīt. Jā. Sticamāk. Tas arī viss. Bet vēl līdz 7. maijam jūs varat izmantot Matejs Erkski, lai noskatītos visu, ko jūs neesat redzējuši tetā. Nelūgtie viesi, Mīla Kemperi, slavenības bez filtra. Izmantojiet, kamēr var. Bet mums ir arī viesis šodien studijā. Jābūt ir tam, ka veiksat. Ei, mēs dabūjām galvaskausu, kas bija Spānijā piedzimis. Jā. Tas ir tas čalis, ko nozaga vai paņēma līdzi, adoptēja. Vai kā tu nopīstīji? Ivara un Dianas mīlas stāsta bērns, tā varētu teikt. Kā mēs to dabūjām? Nu, skaties, nezinu, strīmos. Mēs tur paskaidrosim. Jā. Mēs paskaidrojam jau iepriekšējā strīmā. Un vispār spiediet vairāk laiks mūsu video, jo YouTube vairāk vienam nerāda. Jā. Un tur ir daži cilvēki, kas grib vēl turpināt skatīties. Juhu! Sveicināti Portugālē un sveicināti Mīla Kemperī pusfināla sērijā. Milzīgā Lisabonas Jēzus statuja šodien miglatīta. Tās pakājai arī dalībnieki saņems šīs dienas uzdevumu. Jēzus, draugi! Tas kā Brazīlijā, Rio de Janeiro. Jā. Es nezinu, vai tas ir tā kā Rio de Janeiro. Jā. Mēs tieši otrādi, ka Rio de Janeiro ir tā kā Porto Rīgā. Lisabonas. Yes, Alise ir Ašmira džempers. Tā samulst, ka tu pat vārdus aizmirs. Nu, sanāk, viņi tā satuvinājās jau. Bet kur var būt foršāka vieta vēl? Mums, starp mums ir! Aizbrauc Kempers projām! Viņš Kas notiek? Un mums nav telefona. Mums nav mantas. Nav mantas, nav telefona, nav nauda. Raivis. Raivis beidzot atriebās visu. Kas notiek jums uz zogu mašīnu, un jūs vienkārši skaties, kas notiek? Un te arī do, fuck, tas ir kriptet. Ķeriet! Viņi rāda bišķi. Mēs esam pārāk iemīlējušies, mēs nevaram. Mums pārāk daudz pozitīvu emociju un maibu šeit. Materiālās lietas nav svarīgas. Oi, nu izstāst, ka viņiem būs jāpilda kādu uzdevumu, lai tiktu atpakaļ Kemperī. Vai arī būs jābrauc mājās? Šeit Lisabonā pie Jēzus Kristus statujas sākās jūsu cīņa par finālu. Nākamo uzdevumu. Un mums ir nauda. What the fuck, es uzreiz padotos uz vietas. Tik daudz nosacījumu un tikai 30 eiro. Es nebūtu izlasījis pēc 5. vārda. Dirst pats lasīt. Jā, tas ir iemesls, kāpēc mēs nelikām montāžā to visu. Tāpēc jūs neredzējāt visu vēstuli. Atvainojamies? Bet, ja es to varu nostīties teikt platformā plus, jo tur baigi daudz teksta bija. Es uzreiz vienkārši mājās, bet pats lasu līdz galam. Kuru Kempers aizbrauc? Lūdzu. Tu? Bet man ir jautājums. Kur ir tilts? Tas ir uz sacensībām, mums nav jāskrien? Jāskrien? Jāskrien nav, bet jākustās tā kā būtu gan. Miguel, cik man laiks palika šitam uzdevumam? Cik man jāskrien? Cik man Seksa laiks. Vai puls pacelt sanitējiem? Pāri tiltam. Un to budžets 30 eiro. Rīgā toši nevarētu nekur tikt pa 30 eiro. Pāri tiltam arī ne. Rīgā viņš dārgāk tie tilti ir. How we can get there? Not walking. Not walking? No. Just by car? By car. Okay. Is there maybe a chance that you could take us across the road, across the bridge? To the bridge, that big Jesus bridge. Here? Final, yes. Final. Yes. Pēc manas loģikas, kāds pāris var netikt pat finālā. Oh, shit. Ne jau visi tiks finālā. Tāda ir tā loģika. Tas ir surprise. Kuru pāri tu gribētu redzēt finālā?
Você dalbajobas? Migels un Sanitas grūdzēt, kā Migels finālā ārdīsies. Nu, jā. No par agri man vienkārši liekas, visi čaļi arī sāka, no pirmās sērijas un tika līdz pusfinālam. Būs žēl, jebkuru zaudēt no viņiem. Jā. Vismazāk žēl man būtu zaudēt Ričiju un Kiki, jo, viņi ir jauni, viņiem vēl viss kļūdas priekšā. Vai ne? Viņi vēl var paspēt pievienoties sektai. Nē, es tik daudz balsošanas vēl priekšā. Viņiem vēl tik daudz iespējas, ka viņiem atklās kaut kāds autoimūnās slimības. Tik daudz iespējas kredītus paņemt kaut kāds. Viss priekšā. Mēs varam aiziet uz policiju un pateikt, ka mēs esam turisti un mums ir nozagti telefoni un mums ir jātiek līdz tam tiltam. Un tad mēs iekonomēsim tos 10 eiro un mums ir tikai 30 eiro visai dienai. Tiksim tā, pastīsimies, mēs varam kaut ko paņemt. Davai, es domāju, ka tā ir jādara. Bet kāpēc nē? Pamelošana taču policijā. Kā viņi uzzinās, ka mēs esam samelojuši? Jā, tā ir laba ideja. Tiksim līdz tam un pēc tam padomāsim. Viņš dara arī to, ko viņš labāk māk, nedomā. Bet Alis labu vēl variantu piedāvā, viņa jau paši vienkārši blefā, vienkārši grib nodot agri policijai, lai atšūtos. He's attacking me, he's assaulting me. Jā, viņš atņēma 30 eiro un vēl štuku. Viņš man telefonu atņēma. Savācēt viņu. Tad viņi būs brīvi. Un es tiksiet man pār tiltam. I'll take it to the woods. You will take? Yeah. Thanks! Thanks! Šito liek kā soundbite ideāli. Kikija. Paldies par soundbite. Šis labs vienkārši varbūt izgriezīs no video, bet paldies. No ribām tikai tā diagafragma gandrīz pārplīs iekšā. Thanks! Tas bija tik heterotransformatīvi, ka es vairāk neesmu gejs. Tu vari man iedot 10 eiro un es sarunāšu, es nokaulēšu maksimāli uz 10 eiro. Es saprotu, tas ok, bet mēs mēģināsim to free. Bet viņi nevedīs mūs bezmaksas. Mēģinās, ja nevedīs, tad maksājam. Davai, tā izdarīsim. Mēģinām vismaz, jā? Ir reiz, ja Alise piedāvātu to pa policiju Migelam, un Migels teiktu, jā, for free, tikai for free, ok? Tik laba ideja! Miļāšā, tu tik laba. Tik bon, G.I.G. Pašķirības starp Ašmiru un Migelu, kā vīrietis liek, ko darīt, un tad vīrietis tikai, varbūt nedaram to. Bet mēs varam arī to nedarīt īstenībā. Tas ir pretlikumīgi un mums vēl cietnā. Es noteikti nevarētu. Es vispār netiktu pāri tiltam. Es nemaz netiku tur uz Portugāli. Tikt pāri tiltam. Pirmajiem tas izdevies Alisei un Agrim. Okay, thank you. Thank you. Ričards un Kristiāna tikmēr nonākuši prāmju piestātnē un danco. Hands up. Girl, I know that you want it, love. I know that you came here looking for love. I came here looking for love and I found it. Zāja bāl, cik viņi laimīgi vienkārši var ieskrieties sienā un nosisties. Man būtu tādas acis, kā Ričardam arī būtu laimīgi. Beidzot arī Migels un Sanita tiks pāri tiltam ar to pašu autobusu. Super. Nevajadzēs stopēt. Brauksim ar autobusu. 2,60 tas nav naudas. Jā, Alise tikai vēlāk, un pēc tam, kad ejam, tad bija tādi plāni. Mēģinām piepist tas cilvēkam, un tad mēs tur Pa brīvu. Es tur šik. Būs. Bam, un viss būs. Un tad beigās šaus. Un Alise no otras puses arī domāja, tad mentus, tu tādu operāciju mums ar helikopteru aizvadīs pār mums tiltam. Arī ar autobusu aizbrauc. Normāli tā piezīmē, savas ilūzijas. Kur ir tas krēsls? Jā. Lisabonas sardiņu veikals ir turistu ļoti iecienīta vieta. Šajā veikaliņā katrs var nopirkt kastīti ar ziltiņām ar savu dzimšanas vai jebkuru citu gada skaitu. Vēl tikai jāparunā par to, kurš būs abu kopīgais gads. Ja kas jūs palaidāt garām, visiem būs vienādi uzdevumi, vienkārši sajauktu citādās secībā, gan jau, lai viņi nesatiktu viens otru. Kurš būs jūsu pārgads? Es domāju, ka nākamais. Es domāju, nākamais. Tāpēc, ka mēs... Es gribētu redzēt, kas būs tajā nākamajā gadā pieci. Kurš būs mūsu gads? Es domāju, nākamais? Es domāju, nākamais. Pasaka, 25. 25? Jā, 25. Tev ir savs domas? Man ir savs domas. Vai mēs skatīsimies to šovu kopā, vai ne? Lai mēs varētu skatīties kopā šovu. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Tā. Tā mums ir jauna ziņā. Kaut kas nav taisnībā. Viņi tikko bija mašīnā un tagad pēc viņa prāmī. Bet viņus aizveda līdz prāmim. Vienkārši ideja tāda, ka viņi neizpildīja uzdevumu, jo viņiem vajadzēja pāri 25. aprīļa tiltam.
Viņi netika pāri tiltam, bet tāpat viņiem ļauj turpināt uzdevumus. Wow! No, es nezinu, izklausās pēc kaut kāda plot armor. Un vienreiz, kā viņiem vajadzēja, kā šovam vajadzēja pielāgoties, viņus, mums vajag tagad to aploksni tur aizvest. Lēdz, mums vajag jāpērk biļeti tiem visiem operatoriem uz to prāmi. Kuram čalam jāliek dot tā aploksni. Izplānojiet savu pirmo randiņu pēc atgriešanās Latvijā. Viena no Lisabonas skaistākajām un pamanāmākajām būvēm – Belemas tornis. 16. gadsimtā kalpoja kā pilsētas aizsardzības celtne pret iebrucējiem no jūras. Bet 16. gadsimtā bija milzīgi plūdi, kas nogalināja tūkstošiem cilvēku. Bija gan. Neskaitot, protams, arī visus tos daudzos ugunsgrēkus, kur nomira ļoti daudz cilvēku. Vispār Lisabonā ir nomiris ļoti daudz cilvēku. Interesanti, kā klāsies Lisabonai nākotnē. Kā klāsies mūsu dalībniekiem šajā pilsētā, kur nomiruši ļoti daudz cilvēku? Ja es būtu balsis kaut kādas tādas faktas stāstīt. Vai viņu pāris, kuram tik svarīga uzvara šovā, spējas patiesi viens otram atvērties? We need 2 tickets for one ride. Cik tur 4,60 vai mums? Jā, 4,80. Cik mums tur bija palicis? 4,80. Migels pa pēdējām kapēkām gatavs ar tramvaju izbraukt. Ātri un drusku. Nu, ko vajag? Ja vajag, tad vajag. Nē, man viņam grūti, ka viņš nevar savu daudzo naudu tērēt. Es domāju, ka viņš mierīgi tur čīto un paņem savu līdzi. How many is one? How much is one? 15. Mēs jau 4 iztērējām tajā kuģītī. Mums vajag taupīt. Can we do 10? Thank you very much. So mēs esam palikuši ar 15 eiro? Nu, viņi tur stāstīja, ka mēs piedalāmies šovā, un tad viņiem sarunāja par dešu, un piecīt nokalēja. Jā, viņi tur sāka blenderēt, bet man pirmā brīdī izklausījās, ka viņi do 10. Can we do 10? Es domāju, ka viņam tā reakcija, bet tas bija blenders. Okay. Nu, ko tu jauniem imulēšiem cilvēkiem taču neatteiks? Jā, bet kur bija tā reakcija šitā? Thanks! Ananāsā? Jā, tik forši. Kur labāk gribētu tādu kokteili vai arī tādu draudzeni, kā Kristiāna? Par 10 eiro. Protams, ka kokteili, nu. Loģiski. Es nekad no ananās neesmu dzēris kokteili. Nav skaista. Liekām. Liekām. Wow! Kokteils, koroči. Tas bija 10 eiro. Kokas pimpi? Garš kokas pimpi kokteils? Fuck, man, lai. Tas mīļākais. Dzīve ir skaista. Fuck! Es tikko atcerējos, ka man patīk. Tā, ka es tikko atcerējos, ka kokas pimpi kokteils. Yeah! Fuck! Kā uzreiz tramvajā, Migels atklāja, kas viņa prāt varētu būt lielākie šķēršļi pārīšu kopā būšanai. Es zinu, uz ko es baidos. No? Par karu. Tikai karam mums vajag vārta un nāve mums izšķirēt. Un tikai par to es baidos un viss. Nu, viena lieta, no ko es nebaidos, bet tas, ka es pārgulēšu ar ļoti daudzām citām sievietēm. Tas mūs var izšķirt, bet es nebaidos. Bet tas mūsu mīlestībai netraucēs. Mūsu mīlestība liela. Es tikai vēl stiprāk tev mīlēju. Mēs pagaidām negribam to, ne to, un nebūs tā. Tāpēc mēs vēlreiz sākam mūsu jauno ģimene ar Laimu. Jau kaut meiteni Laimu, tad parādās klāt ģimene. Jā, es jau ir mīļākā. Mana Laima tur tev netraucēs. We have challenge. We need further music and we need to dance at this music. Okay. Okay, thank you. Šeit viņš tāds dziesmas vai pagaidām kāds cits dziesmu? Viņš iemācījās. Atceros, viņš iemācījās dažas sērijas atpakaļ. Ašmiram dejot vai? Tas bija par Flabula. Nē, kā saucās? Kāpēc? Flamingo. Kāpēc tieši dejošana Ašmiram? Es nesaprotu. Kāpēc? Tas tā kā viņi ahilēja. Tā ir Ašmira cīpsta. Jā, dejošana ir Ašmira cīpsta. Ko jūs esat gatavi šim cringeam? Varbūt paņemiet spilvenes un apķeriet pēc iespējas spēcīgāk, un ja būs kaut kas iekšā, jums tā kā liks spiest, viņu spiediet, un tas tā kā varbūt palīdzēs. Jā, un nevajag apķert kādu mīļotu cilvēku. Protams, jūs varat skipot šito daļu, jo es skipoju. Kā mēs dejosim? Nepatīk. Tāpat kā mēs dejojām. Nē. Jā? Klā. Pēc ir jau Es tev lapiņu. Es labāk reāli būtu uzdziedājusi, godavārds. Uzdziedam arī. Ko?
Sardīnes. Ne tikai dejojam, uzdziedam arī. Dejojam, uzdziedam. Dejojam, uzdziedam. Sardīnes. Labi, mums ir jādejo, kur mēs dejosim. Un kā mēs dejosim. Viņš sāka dziedāt, ne labi, mums ir jādejo. Labi, mums labāk dejojam. Nevajag dziedāt, lūdzu. Oh my God. Bet no vienas puses Alisai bija tā, ejam uz policiju un samelojam viņiem. Tas viņai likās normāli, bet padejojam šeit kaut kur viens. Nē. Par to viņai, par policiju viņai pie dirs. Par likumu viņai pie dirs. Vai cita ar tevi dejot šeit? Nē. Jā, man liekas, ka, tur ašmirā problēma, nevis dejošanā. Es gatavu? Nē. Parādi man kustības kaut kāds, kas man jādara. Kustības mums jādēv pārī. Man vajag minūtīt, lai saņemtos. Sāksim lēnām. Viņai pat vajag timeout no tā visu cringe. Pietiek, pagaid, daudz vienā sekundē. Un tagad viņai vajadzēs vēl 10 minūtes, kad Ašmirs viņu apķēra. Ir reiz to reāli tik daudz cringe, tik saspiestā laikā, tik ļoti liels spiediens. Tas tā kā vairāk nekā melnajā caurumā. Jā, izveidojas cringe melnais caurums. Jā, iekšā. Tas ir ļoti sāpīgi. Jā? Neveikli bez gala. Jā, Otru roku. Tu man saki, kas jādara. Vienkārši. Ļaujies. Es tik māk griezt. Nes kāpēc Alisa ciešās, ja tas puisis tā nepatīk. Šo uzdevumu mērķis ir pārbaudīt dalībniekus, bet ja kāds uzdevumu atteiksies pildīt, tas no šova izstāsies. Izskatās, Alisas stratēģija ir paciest agri, bet tikt līdz finālam. Okay. Jā, viņas gribēja, viņam ir lēkme un tāda panikas lēkme, trauksme, ka viņas vienkārši grib atslēgties no pasaules. Tā ir zīme, ka Ašmirs viņai patīk. Jā. Bet nē, bet viņš bija ļoti cool. Viņš bija ļoti chill guy. Viņš bija ļoti cool tajā visā. Viņam ļoti labi sanāca iekustināt viņu. Ātri un droši. Iegriezt. Viss, mūzika beidzās. Nē! Viņš viņu skup, viņš viņu bučoja? Viņš mēģināja viņu nobučot? Ko? Nē! Tas bija veikli un skarbi vienlaik, bet viņa seja, cik viņai nebučoja. Viņa domāja, fuck, viņš man noskūstīja kameru uz kameru. Nē, pēc man ar tā. Es starp citu, es tikko atcerējos, korintiešiem bija tāda spīdzināšanas metode, kā Ašmirs atnāk, un viņi sāk bučot. Lēnā deja un pēc tam skūps. Tā kā, jā, Alisa, viņu ir izdzīvojusi viena no briesmīgākajām mocībām. Man liekas, ka pēc šīs dejas pa visu Portugāli tur uz gadu jau tas cringe līmenis sasniegs. Viņi var tik atpūsties, viņi var vispār nekrinžot. Jā, viņi var sākt chillot. Visi Portugāli var nekrinžot kāds 10 gadus. Tik daudz cringe izbaudīts. Atbrauc latvieši. Vienu deju un viss. Cringe kvotas aizpildīt. Vienmēr kā tur. Tagad Portugāla, zin kā? Viņi tajos galvenajos headquarteros. Apvienotajos nācijos. Mistēši! Let's go to what's that cringe? Cringe topā. Cringe, man shit! Dievs mīl! Un tad viņi aiziet uz apvienotajām nācijām, kur visi tikai dalās savu cringe un Portugāli viskrūtāk. Jūs redzētu mūsu cringe? Mums ir visvairāk cringe un viņi tirgos tos... Jā, kvotas. Tirgos. Atpakaļ Latvijai. Man liekas, ka Latvija varētu reāli tirgot cringe. Tas mūsu, tā kā, labākais eksports. Jā, derīgie izraktiņi. Naudiņas vairs nepietiek. Do you have some $5 cash? I have €3. Could we? I take it, man. I swear, if the conditions were different, I would. It's okay. It's okay. Yeah. Thanks for the 3 euros. If you maybe saved me. Wow! Atspieda čalam €3. It's okay. Tur no tiem izspieda lētāk, to tur širam vēl izspiež, bet tāds čals. I'm sorry, man. I have no choice but to take your money. And take your belt. Okay, those shoes look nice. Okay. Phone? You have a nice phone. Yeah. You don't need a phone. Sorry, man. Just for the show.
If the circumstances were different, you know. I'd be cool. You understand. I would give you my phone. You get it. Yeah, if I was you, I would give you my phone. But... Tas ir surprise. If I was a phone, I would be given. Vienkārši aiziet prom, nekāds bučs, nekāds blowjobs, nekāds pakalpojums nav. Jebal. Jesus Christ. Mūsdienās viss ir tik lēti. Es vismaz flashot bišķiņ pupiņus. Jā, vai ne? Trīnīt. Nav gatavs atspēlēt. Ričijs domā, ka Portugāļiem nav jūtu. Alkohols nav ļoti labi. Garšīgi. Miglāns nav alkohols. Nav alkohols. Kas tas par suds? Tās nav interesanti. Kas tas par suds? Kādām tu liet discitišu galvas? Paņem zvaniņu tādu, alkohols tur rakstīt. Saskrien visādas pudeles. Tad, kad Alis ir pēdusi, tad viņa ir jauka, viņa ir mīļa. Es gribu saprotam, ir jau vēl pēcpusdiena, bet ir problēma. Stipri ierobežots budžets. Alis to pārdeva kādam džemperim, lai paēst. Jā, Ašmiram. Kā domā, Ašmiri pabaros, vai arī tomēr tikai Alis paēdīs par to naudu? Es domāju, svarīgāk, lai Alis paēd. Nu, jā. 3 eiro kebabs. What? Tik lēts kebabs? Ir Latvijā nekur lētāk par 7 eiro nevar domāt. Nu, var kaķi gaļu var trīnīt. Tiešām negribi? Bet tu negribi? Labi, es redzēju padzēju. Tu man atbalstīsi. Točna? Tu esi pārliecināts? Tu man tā kā atbalstīsi no Labi. Agris upurējis Alises dēļ. Alis beidzot paēdīs, bet arī gribētu tādu kebabu iepist par 3 eiro. Jā, Vācam uz Lisabonu? Jā, davai. Davai, pēciet mūsu mērķu un mēs varbūt aizbruksim līdz Lisabonu. Šīs, mums taču ir mērķi aizmirsāt. Mums būs... Krūts mērķis, vēl būs. Šis nav pēdējais, kas būs. Jā, pērciet mērķi un tad mēs veidosim savu sektu un tad vēl visādas lietas pirkt vajadzēs. Un jo vairāk mērķi jūs nopirksiet, jo vairāk visiem būs seksa. Jā, un jo vairāk mēs kebabus varēsim nopirkt. Jā, tas mūsu solījums. Pāris nevar sagaidīt īpašo Lisabonas tramvaju. Pieturā pamatīgi rinda. Ja man nebūtu šitais uzdevums jāpild, es nekad dzīvē nebūtu gaidījis tramvaju pusotru stundu. Kājām tas tagad? Vai ne? Kas var būt romantiskāks par šo? Pildīgi jebkas. Viņiem laikam tā būtu ļoti nepatīk. Viņiem laikam patīk dominēt vienkārši. Bet godīgi Rišijs un Kiki izstāsta tāds super sadarīgi, tādi uķi-puķi, visu laiku bučojas, kad var vienkārši pat kad kamerā un nekautrējas, es nezinu. Tur pat izgāja Rišijs, tur bija brīdis reāli, kad viņi gāja un viņiem par tām kāzām vajadzēja runāt. Viņi domā, vai kaut ko oriģinālu, vai kaut ko tādu, ko parasti kāzās nāk. Un Rišijs tād, es varētu uzrakstīt dziesmu mūsu kāzām. Es sāku, jā, tas bija tikai redzīgi, bet to izgriezu. Wow, damn, Čāls atklāja Ameriku. Un viņa tāda, wow, tas būtu tik laba ideja. Un viņš viņai neteica, ka, ķipa, tu man vari palīdzēt, bet viņa pateica, es varētu palīdzēt. Nu, ja tev vajadzēs manu palīdzību. Un viņš neko neteica uz to. Viņa tāda, fuck, tādu, viņš dirza. Jā, Migelam ar Sanītu arī tādu uķi-puķi kaut ko cenšās un tā tālāk. Trēns Ašmiram un Alisei vienīgiem realistiski, kā tas attiecībās notiek, ka viņi nav sadevušies rosņās, viņi tur strīdās pa visu, kas bija besīgi karstums, ko cilvēki apkārt jāgaida, kaut kāds kameras priekšā nopietni. Tā, man liekas, ir realistiskākā uzdevuma pildīšana. Nezinu, gribētos, lai viņi nezaudē. Jā, man likās, ka mēs jau nesagaidīsim vienkārši nekad. Tāpat kā kemperī. Likās, ka tev nekad nesagaidīšu, bet sagaidīju. Viņš viņai liezās diržotās. Jā. Tagad lietas, tāpēc arī atstāja, ka tur viņam būs pēc tam vienkārši šitā te, viņi tur vienkārši mazāk. Jā. Ašmirs iet uz visām. Visus savus labākos mūvus. Pūš uz visiem cilindriem, kā saka. Tas, kad es pagaidām dzīvoju citā pilsētā. Pareizi, jā. Tu esi no Saldus, vai ne? Kā mēs varētu to risināt? Es tā kā negribētu kaut kur pārvākties. Tas Salda? Tur ir plusi mierīgi. Es zinu, man patīk tur esmu bijis, bet nē. Nē, Saldus. Man patīk, bet nē, piedod, ko es varu darīt. Man ļoti patīk Saldus, bet Tev patīk Saldus bez Ašmira. Es tev satiku šeit kemperī un tu esi no Saldus un es varēju uz Saldu nevienu braukt. Saldus sapņus? Jā, pirmā reize kāds pateica to. Jā, jakfū. Smierīgi arī varētu braukt uz Rīgu dzīvot. Ok, tad tev tā nebūtu problēma, jā? Es jau tev esmu stāstījis, ka man nav tā vieta tik svarīga kā tie cilvēki. Nu, jā. Man gan ir svarīgi. Jā, man gan ir svarīgi, es negribētu pārvākties. Kur tad mēs dzīvotu? Uzreiz kopā tu gribētu dzīvot? Nē, es tev uzdevu jautājumu. Tu būtu gatavs dzīvot kopā uzreiz? Uzreiz nē, pilnīgi noteikti nē. Bet jā, viņš to skatījās, tas sāpīgāk nekā Sisapas. Ja tu būtu tas operators, kas viņus filmē,
Un skaņotājs vēl klausies to visu. Un tu domā, oh my God, ko es... Es mājas iemācītos raudāt. Tajā brīdī sapratu, ok. Bļē, tik jobat. Tik slikti, kāpēc. Tikmēr Migels un Sanita atraduši savu fado mūzikas risinājumu. My friend. Ja Ašmirs būtu tik stilīgs ģerbējs kā Migels, viņam nebūtu tāda problēma. Nē, nu nopietni. Iekomentējiet varbūt kādu stilistu, ja jums ir ko piedāvāt Ašmiram. Kas tas Migelā ir labāks nekā Ašmirā? Neizvairoši. Visi? Nezinu. Nu, Migelam ir laba tāda kataklizma, karizma. My friend, you have 1 minute. 1 minute you can play fado. Okay. And I pay you for it. Bro, you have only 1 minute, blade. Until I beat your face with my big fist. With my bam. Hapa tupu tupa, I'm boxer, big boxer. We tralala opapa. And you tun, sahur. Traks tu esi. Pasties, kā viņš, oh my God. Vat šitā izstāsta, ka Migelam kautrī, nu, tipa redzēja, kā viņš sakautrējās bišķi. Migels no tās kautrības, viņš tā kā, zin kā... Jā, viņš tā kā... Tā kautrība vienkārši saplīst. Barojas no tās kautrības, kaunu, viņš tā kā, jā, esmu labāks no tā visu, tas kauns un kautrība man padēl, un viņš, jā. Viņš vienkārši sekundes 10 pārvēr to visu. Jā, forši vērot. Viņš salīdzina deju Ašmiram. Migelino no šeimino. Migelino no šeimino. Nav jau tā, ka mums patīk Migela pimps sūkā, bet vienkārši salīdzinot ar pārējiem dalībniekiem, viņš diezgan atraktīvs. Viņam diezgan sūkājams pimps. Kā viņi to skaņu? No kurienes viņai tā skaņa nāca, ja muta bija cieta? Oh, shit. No ausīm viņam. Ja tur Migelam ar Sanitu vēl bija rēcīgi, viņam tas sardīna uzdevums. Un viņi tā kā, blēns, kā mēs atradīsim, un tad Sanita, un viņi tieši pie tā veikala, un Migela, what? Un viņiem nebija bildēšanas, viņi vienkārši kā paši ar kartiņu tā čuk. Vai tiešām nevienam neieslēgsies sirdsapziņa pie pēdējā uzdevuma? Dodieties uz Lisabonas centru un sniedziet viens otram ilgas kūpes zem Augusta triumfa arkas. Šis ir mans mīļākais uzdevums, jo es dīvains kūsīties ar tevi. Oh my God. Ja būtu sliņķi un čaklie, viņi būtu čaklie. Tieši tā. Es tagad arī gribu pabučoties ar Ričiju, lai zinātu, kā ir, kā tik labi bučoties. What the fuck? Izklausās baigi labi. Nebija tā pīkstošā skaņa, kā Sanita. Vai arī kā Alisa. Nē. Nu jā, šitie toči tiks finālā, pat ja viņas, nezinu, nozags. Pat ja viņas izmetīs citā visumā, viņi kaut kādā veidā atradīs ceļu, kā atgriezties. Ar stopiem. Kaut laiks skaitīts netiek, visus pārus sajūtot finālu tūlu pārņēma trakums. Viņu uz pēdējo uzdevumu metās skriešus. Skrienam, būsim pirmie! Migels to operatoru. Pacēltais kaklu. Un tad otrais arī skrien pakaļ viņiem. Maybe. Hopefully. The thing is, let's get it. Izstāst, ka Ričijs arī šito nobučo čau. Ko viņš tik priecīgs. You're gonna win! I love you, way you kiss. Let's kiss. You're so good kiss, man. Būtu jāpaspēj. Ne jau tāpēc, lai mēs būtu pirmie, bet nereāli gribu skūpstīties ar tevi. Bļaļ, zajebal! Pērciet mūsu mērķu. Viņi abi divi ir uz tajā gleznā. Ja viņi abi divi tur būs, es ticu, ka tā būs bučošanās enerģija. Viņi abi ir uz bučošanas spektra, bet Kiki ir vienkārši tur bučošanas, nezinu, bučošanas infomāni. Bučošanas māni. Mērķā ir enerģija. Vienmēr, cik jūs daudz bučosties ar to? Laiks skūpstam. Atkal pīkst, kaut kas tur ir. Kaut kur viņš tur viņai spiež. Kaut kur tur tā kā uzspiežās. Viņam tik gara mēla, ka viņš tā kā okupē viņas ķermeni. Līdz spotam.
Wow, garām. Tev smird mutā. Pagad, tu vēmi? Cikko vēmi? Jā, es bišķi neapvēmot, ja gudīgi. No tā kebabu, ko mēs esam. Ko es neapēdu. Man ašmīru vecīt. Man ļoti žēl. Jā, viņam vajadzētu mainīt vārdus uz netik labi. Es netik labi ašmīrs. Tā gadās šovos. Nu, es nezinu, tu gribētu piedalīties šovā ar iespēju, ka tāds vēl var notikt? Jā. Man liekas, es varētu dabūt arī kaut kādu kaifu no tādiem, zinu, kā rejection, to noraidi. Piedod, bet es tomēr domāju, ka mums ar tevi nekas nesanāks, es negribu tevi mānīt. Un man liekas, ka būtu godīgi, ja līdz finālam tiktu tie divi pārīši, kas ir reāli pārīši. Alise ierunājās sirdsapziņu. Plus Agrim nebija gan jau savas tās veiksmīgās apens virsū. Viņam virsū tikai savs omas veiksmīgā, tā tur džempera apmetne, es nezinu, kā viņas sauc. Žaketi, Adidas žaketi. Rakstiet komentāros, vai jums ir žēl, jā? No Agra puses, protams, redzēt to simpātiju, un man vienā brīdī likās, ka, nu labi, es viņam došu iespēju, tā teikt, pierādīt sevi, un varbūt tas feelings atnāks, bet tas nenotika. Wow! Tomēr redzēja simpātiju un deva iespēju. Sev viņam nedeva iespēju. Jo, zini, kāpēc? Un, godīgi sakot, man arī Latvijā gaida džeks, ar ko es jau biju sarunājis, iet uz randiņu un... Vecais labais amants tāpat džeks jau gaida mājās. Es vienkārši gribēju piedalīties šovā, lai, nu tā kā, nezinu, Portugālē es pirmo reizi biju. Saģērb man kleitā un sauc par poniju. Ko? Jā. Iesilp man dirsā un nosauc man pa flautu. Jā. Mēs lidojam uz Madeiru. Tikai runājam ar viņu par Madeiru, viņa teica, ka pēc šovu mēs ceļēsim kopā Madeiru, es ļoti gribu. Un tu, visumā to izdarīja. Visumā man to izdarīja? Jā, visums TET+, ja kas varat vērot, kā visums tur arī pārējos izdomā visu. Jā, Maija manifestēja. Nu ko, kā Migals gribēja, tā arī sanāca. Migals no pirmās sērijas jau ir un tiek finālā. Kā arī Ričijs ar Kiki un Sanita arī. Viņi izbalsoja, bet viņi tāpat tikai finālā forši. Paula un Sānis brauc mājās. Jā, gan jau nebūs finālā, jo viņi jau nepiedalās šajā šovā. Jā, mēs jau aizmesam par viņiem. Jā, gan jau šitā sērija izies, kad jau jūs redzēsiet finālu. Tāpēc nesakiet mums, kas notika, jā? Mēs vēl nezinām. Blā, 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 es neko neklausot, blā, blā, blā. Oi, pat traudāts, ja gribēs, godīgi. Drīz beigsies šis raidījums. Jā, es ceru, ka jums patīk. Bija skaisti un bija cringe. Es nezinu, es iešu paraudās tajā merčā, ko jūs varat nopirkt šeit un tur. Jā. Ja vēl nevar nopirkt, tad varēs nākamajā. Nākamajā reizē. Bet, ja ir linki, tad ir, ja nav, tad nav. MVP, protams, šīs sērijas, es domāju, Es domāju, tas operators kameras, kurš gāja Ašmiram un Alisē, kurš visu to klausījās un filmēja pirmais. Pēc tam vēl griezt to vajadzēja. Oh my God. Visu labu!